Veselīgi dzīvot aicina Nateo – dabisks D-vitamīns imunitātei, Akvile – dabīgas ārmaiņas minerālūdens visai ģimenei, labākas dzirdes centrs, mūsdienīgs dzirdes centrs Rīgā, Airify Recovery – vieglas kājas tikai 30 minūšu laikā. Labdien, dārgie skatītāji! Mūsu šīs dienas tēma ir cieši saistīta ar mūsu domām, emocijām un ar to, kā tās ietekmē mūsu dzīvi. Šodien parunāsim par kognitīvi behaviorālo terapiju, kas ir tieši atspoguļojums tam, kā domas ietekmē mūsu fizisko ķermeni. Šodien raidījumā skatieties! Es varu izmantot tūlīt un uzreiz, un man nevajag nekādas tabletes, zāles vai šķidrumus vai pat cilvēku, ja es varu ar sevi tik galā. Mūsu komandas misija ir saglabāt cilvēkiem saikni ar skaņas pasauli. Bet, ja mēs salīdzinām ar to brīdi, kad tu esi bijusi patiesi laimīga, vai tas ir tas, kā tu tagad dzīvo? Šodien pie mums sarunā atkal ir ieradusies ārste narkoloģe Ilze Maksima, un mēs šodien turpināsim sarunu par kognitīvu behaviorālo terapiju. Pastāstiet, kas ir šī terapija un kas ir tās pamatā? Jā, varbūt šo netik viegli saprotamo nosaukumu kognitīva behaviorālā es biežāk satiekoties ar klientiem pārtulkoju latviešu valodā izzinošā uzvedības, jo te ir runa kognīcija, tātad es izzinu, es saprotu, es iedziļinos domās un domāšanā, un šī te behaviorālā daļa ir šī mana uzvedība. Uzvedība, ko es daru, kā es daru, sasaistoties ar to, ko es domāju. Un kas ir, varbūt man bija uzrunājoši šajā terapijas metodē, tāda diezgan saprotama sakarību meklēšana un skaidrošana, kāpēc kādā situācijā es varbūt rīkojos šādi vai citādi, kā es jūtos kādā situācijā šādi vai citādi. Un, ja raugamies uz šīs terapijas pamata ideju, tā ir spēja identificēt savas emocijas, to, kas ir tas primārais, senatnais, kā es varēju izdzīvot, kā evolūcijas ceļā, kā jebkas, kas es esmu bijusi, sākot no tās amēbas līdz tam rāpulim, no rāpuļa līdz zīdītājiem un tālāk līdz cilvēkam, kā es varēju nodrošināt savu izdzīvošanu, bet jau esot šobrīd šajā cilvēka pozīcijā ar šīm te virsmadzenēm, kas nodrošina tādu apzinātu domāšanu un apzinātu rīcību, kā varu savienot savas emocijas, savu domāšanu un domāšanas virzienu ar to, ko es darīšu, kāpēc es to darīšu. Tātad jūtas, domas, uzvedība, un starp šīm lietām bultiņa iet visu laiku abos virzienos. Un bieži vien, kad es varu saprast, kad man ieslēdzās šis te mehānisms, ja es nonāku kādā situācijā vai ir kāds cēloņa notikums vai triggers, kā to mēdz teikt, es piedzīvoju savās atmiņās iespējams kaut ko netik tīkamu. Bet, protams, vispirms jau ir kāda primārā pieredze. Piemēram, ja es satiekos nezinot, ko nozīmē suns, un tas pirmais suns ir tāds biedējoši agresīvs vai skaļš, un es kā bērns, diemžēl, varbūt nobīstos no šī notikuma, un es to atceros. Tas ierakstās manā atmiņā, un es augu, varbūt dažādi veidoju savu dzīvi, bet kaut kā neviļus izvairos no suņiem, vai man suņi izsauc kādus ķermeniskas sajūtas, es ieraugu suni un mana sirds sāk pukstēt ātrāk, kas īstenībā nozīmē, ka caur šīs domas un emocijas un notikumi mana rīcība ir vēl viena komponente, mans ķermenis, kurš sniedz šo informāciju par to, ka manī kāda emocija sāk jau diktēt
fizioloģiskus procesus. Un tātad es ar šo notikumu bērnības satiekos kaut kad varbūt jau pieaugušā dzīvē, bet man parādās pātrināts pulss, man sāk svīst rokas, man paliek varbūt dulla galva, es sāku ātrāk elpot, un es īsti varu nesaprast, kas tad īsti ar mani notiek, bet ceļās trauksme, un citreiz es varbūt to suni pat redzu un neredzu, varbūt es viņu vispār kaut kur dzirdu. Un šī ir tā doma, ka šīs manas atmiņas un šīs ļoti aktīvās reakcijas un mūsu signāla sistēmas pilnīgi patiesas, normālas darbošanās mehānismus kaut kādā ziņā ir par mēru, un dzīves laikā tas sāk ietekmēt manu kvalitāti. Kā šis terapijas veids var palīdzēt? Nu, tieši, ja mēs runājam par atkarībām, es saprotu, ka šī terapija var palīdzēt daudz un dažādos gadījumos, vai ne? Bet tieši, ja mēs runājam par atkarībām, kā tas var palīdzēt atkarību gadījumos? Jā. Šeit ir tā doma, ka cilvēks var atpazīt gan savu domāšanas virzienu, gan to, kādas ir šīs emocijas, kuru piedzīvošanas rezultātā viņš nonāk līdz uzvedībai, es iedzeršu alkoholu. Jo šeit ir līdzīgs tas aplis. Tātad darbā man varbūt bija liela slodze vai uzkliedza šefs, es atnāku mājās, es jūtu nogurumu, es jūtu nomāktību, es jūtu pazemojumu. Šīs ir sajūtas, kas man rada lielas pat skumjas savā ziņā. Kaut kādā ziņā man tās rada pat bailes, ja nu mani atlaiž no darba, un lūk, reku parādās jau doma, kura uz manu nākotni ietekmē ļoti dramatiski. Un cilvēkā šīs domas var sākt parādīties kā tādi spilgti sarkani baloni, salūta lampas, un šīs domas to cilvēku pārņem. Un kā to atrisināt, ja man nav citas, ja man nav informācijas, kā es to varētu atrisināt savādāk. Ja? Es neesmu pielietojis varbūt šos KVT terapijas principus, es varu izdomāt, ka es varu iedzert. Kaut kas man teica, ka tā palīdz, ka tas strādā. Es iedzeru korņaciņu vakarā, un visas šefa pāri darītais man ir aizmirsies. Un es to izdaru. Mans loks ir noslēdzies. Man bija notikums, man bija negatīvas emocijas, man bija šīs te automātiskās negatīvās domas, varbūt arī ķermenīs, jūtu sasprindzinājumu, tādu ļoti lielu uzbudinājumu, un man bija liels nemieris, arī ķermenis, kā es to jūtu. Un mana izvēle bija iedzert. Es iedzēru, ķermenis atlaida, domas pajuka, kaut kur miglā, kaut kā. Varbūt es vēl izdomāju kādu rupju vārdu pateicu, izlādes variantam. Bet principā es varēju ar šo problēmu tik galā. Šis loks noslēdzās, un manī parādās jauns mehānisms, kā es varu tikt ar problēmām galā. Bet šis mehānisms ir nepalīdzošs, un kognitīva behaviorālā terapija ļauj tomēr katrā no šiem punktiem iedziļināties vairāk, lai saprastu, kas notiek, kāpēc tas tā, vairāk saliekot cēloņu sakarības, un ko šajā visā var ietekmēt, lai uzvedība tomēr pamainītos uz kaut ko citu. Ja? Jo citreiz cilvēki var arī domāt, visas domas manējās, tātad viņas visas ir īstas. Ir dažreiz mūsu smadzenes ģenerē tādas brāķētas domas. Viņas ir pārspīlēti intensīvas, jo viņas uzklausījušas un piefiksējušas, identificējušas emocijas, kuras no atmiņām saka bīstami, neder, tā nevajag, bet šīs emocijas viņas ir jādzird, jāsaprot, bet bišķiņ jāpašķiro, ko man ar to darīt. Jo, ja es esmu, man ir kāds pazemojis, vai nav novērtējis manu darbu, nevis es eju un pieņemu to, ka tas tā ir. Es varbūt izdomāju, kur es šo novērtējumu varu gūt. Es atceros, ka tomēr nav tā, ka šodien šefsam varbūt kāja sāp, un viņš uz citiem varbūt uzbļauj. Tad es pat apskatos, ka varbūt stāsts nemaz nav par mani. Es savu darbu taču esmu darījis ļoti jauki un atbildīgi, bet šodien šefs ņēma un šādi. Man
es ņemu talkā dažādus citus skaidrojumus, kā es ar šo situāciju vēl varētu tikt galā, un izrādīsies, ka alkohols nemaz nav vienīgais veids, kā es varu ar savu problēmu tikt galā. Un beigās ir labi, ka man ir saraksts no 10 līdz 30 lietām, ko es varētu darīt tā vietā. Nu, ja viss ir neīstenojams no tā, kas ir tajā sarakstā, ok, paliek alkohols, nu tad tur vairs nav variantu, jo tas ir vienīgi. Bet tā problēma ir tad, kad cilvēkam šī pieeja un neizmantotā terapijas metode ir apstiprinājusi visu laiku vienu šo ritējumu, ka problēmas es risinu tā. Bet tā terapija mēģina ritināt to kamolīti drusku savādāk, kompleksāk, bet pamatā cilvēks tiek informēts un mācīts atpazīt savas emocijas dažādās situācijās. Jā, manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi, jo šī terapija tiešām var strādāt gan kā terapija palīdzoša situācijā, gan cilvēkam arī palīdzēt nākotnē, vispār ar jebkurām situācijām kļūt apzinātākam un uzdot sev kādus jautājumus. Tieši tā. Jā, patiešām ļoti vērtīgi. Bet kā šī terapija, varbūt jūs varat vienu piemēru ar situāciju, pieņemsim, cilvēkam visu laiku galvā nāk uzmācīgas domas, teiksim, es nezinu, iedzert, teiksim, vai uzsmēķēt viņam kaut kādos brīžos. Un, kā šī terapija, kaut vai ar vienu piemēru, kā varbūt cilvēkam pašam apturēt šo domu? Jā, ja mēs raugamies par šīm atkarības tendencēm, tā tad ir kāda doma, kura tik ļoti ir iestaigājusi šo īsceļu starp baudu un to, kas man ir jādara, ka šajā mirklī, ja es par to runāju, es varu veidot sev dzīvē atgādnes savā telpā, sev uz rokām, kaut kur vidē, kas man var atgādināt, ka varbūt es varētu rīkoties savādāk. Un kas ir savādāk? Tātad, ja man gribās iedzert, ok, es saprotu, ka tas ir kaut kas no šī iestaigātā ceļa, bet man ir arī informācija, ka mana iedzimtība ir nelabvēlīga, ka man ir tāds arī, varbūt depresīvs noskaņojums, man ir tādi riski kādai fiziskai veselībai, par kuru būtu jāpadomā un alkoholu jāņem nost, vai arī man ļoti nepatīk šī uztūkusī seja no rīta, bet šobrīd tā kā gribās. Bet man ir šī atgādne, ka tagad, tad, kad man gribās, es varētu darīt kaut ko citu. Ļoti labi pie šādas tieksmes vai gribēšanas ir, ja cilvēks varbūt veids kaut ko fizisku. Citam palīdz pietupieni, citam palīdz aiziešana varbūt uz virtuvi, uztaisīt sev kaut ko patīkamu. Piemēram, tēju uzvārīt, varbūt paņemt kādu medus karoti klāt, varbūt arī padzerties kādu garšīgu ūdeni, kas viņam der, vai varbūt man ir jau sagādāta limonāde šādām situācijām, ka es parūpējos par sevi savādāk. Jo ja mēs tā runājam par šo tieksmi, viņa ilgst varbūt 10-15 minūtes. Pat īstenībā viņa nevelkās cauri dienu, es visu laiku gribu. Nē, es gribu tad, kad mans fokus ir vērsts uz tūlītēju tādu baudas iegūšanu, un man nav alternatīvas, ko tajā mirklī darīt. Līdz ar to pārslēdzot uzmanību uz kādu citu uzdevumu, mana tieksme atkāpjās. Viņai nav tāda jauda noturēt manu apziņu, ja mana apziņa fokusēta darbojās citur. Ja man, piemēram, ir arī trauksme, ja, tad ir kaut kas tāds biedējošs, man kāds piezvanīja vai es domāju par kaut kādu gaidāmo, atkal šajā gadījumā es, vai man gaidāms eksāmens, ja, vai uzstāšanās, es varbūt tajā mirklī varu apzinot savu šo trauksmes sajūtas kāpinājumu, atcerēties par fizioloģiskām lietām, kas palīdz man mazināt trauksmi, un tā ir elpošana. Cilvēkam vienmēr līdzi esošs kolosāls glābjošs instruments, kuru nevienmēr mēs varam izmantot pareizi, ja mēs nezinām, kā, piemēram, šo elpošanu pielietot. Jo, piemēram, pie trauksmes cilvēks var sākt no šī adrenalīna un uzbudinājuma elpot ātri un īsi, līdzīgi kā tas ir, kad mēs skrienam. Ja?
bet es sēžu krēslā. Es gaidu savu prezentāciju un es nekur neskrienu. Tātad mans skābeklis nekur netiek īsti izmantots. Bet elpošana sāk palikt daudz intensīvāk, jo es satraucos. Un šajā mirklī notiek fizioloģiski procesi, kad cilvēkam mainās kaut vai šis te pH līmenis asinīs, un cilvēkam pēkšņi elpošanas sistēma saka, man skābekli nevajag, man vajag CO2. Pa daudz ir tā skābekļa, un cilvēks pat sāk smakt nost. Un šī te dziļā elpošana ir tā, kas palīdz vielmaiņai izlīdzsvaroties, kas palīdz pat parasimpātiskai nervu sistēmai mazināt sirdsritmu, asinsspiedienu, un šī ir tā izzinošā uzvedības terapija dzīvē. Es zinu, ka dziļā elpošana palīdz, jo tam ir skaidrojums, bet es iemācos sev atgādināt, kurā situācijā man šī elpošana varētu būt noderīga. Un lūk, ja es varu paelpot, ja es varu varbūt atcerēties par kādu apzinātības treniņu arī dzen, un trauksmes situācija garām, un es varētu no šīs alkohola devas noteikti atteikties. Jo es tiku galā pati, un šī ir laba sajūta. Tieši tā, jā, jo šis tiešām arī tāds vērtīgs darbs, ko īstenībā var izmantot jebkurā vietā. Visur. Kurā situācijā arī pat īstenībā jāizdomā, es saprotu arī tāds glābšanas plāns, kad ir kaut kāda milzīga stresa situācija, kas ietekmē, teiksim, cilvēkam ar atkarībām, viņam pirmā doma, tūlīt ķeršos pie glāzes vai cigaretes, tad viņam ir tas glābšanas plāns izdomāts, ko viņš dara tādā brīdī, vai ne? Un noteikti katru lietu vajag ar kaut ko aizstāt. Tieši tā, ļoti, ļoti precīzi noformulējāt, jā. Jo, ja es domāju par vielu lietošanas pārtraukšanu, tātad pēc būtības kādu savu dzīvē esošu lietu, kas ir biju ieņēmusi diezgan svarīgu vietu manā dzīvē, es ņemu nost. Jā, pēc visiem kritērijiem slikta lieta nebūtu vēlama, bet es viņu izmantoju, jo man likās, ka tas man ir palīdzoši. Un pēkšņi ir secinājums arī man pašai, ka jāņem nost. Tur paliek tukšums, un cilvēks ar tukšumu nevar dzīvot. Raidījuma turpinājumā skatieties. Es varu izmantot tūlīt un uzreiz, un man nevajag nekādas tabletes, zāles vai šķidrumus vai pat cilvēku, ja es varu ar sevi tik galā. Mūsu komandas misija ir saglabāt cilvēkiem saikni ar skaņas pasauli. Bet, ja mēs salīdzinām ar to brīdi, kad tu esi bijusi patiesi laimīga, vai tas ir tas, kā tu tagad dzīvo? Veselīgi dzīvot aicina Nateo dabisks D-vitamīns imunitātei, Akvile dabīgas ārmaiņas minerālūdens visai ģimenei, labākas dzirdes centrs, mūsdienīgs dzirdes centrs Rīgā, Airify Recovery, vieglas kājas tikai 30 minūšu laikā. Par ko visiem tāds smaids? Vai laimes uzplaukums? Vai varbūt Nateo D vitamīns? Jā, tas ir jaunais Nateo D Immuno ar D vitamīnu, C vitamīnu un cinku. 3-kāršs atbalsts imunitātei. Meklē aptiekās vai Nateo LV. Mēs zaudējam ūdeni pat tad, kad elpojam, bet mums tas ir vajadzīgs, lai turpinātu elpot. Labāka hidratācija ar dabīgi sārmainu minerālu ūdeni Akvile, bez nitrātiem un nitrītiem. Sportam un aktīvai atpūtai. Akvile Sport. Vai šī terapija kaut kādā veidā var palīdzēt arī cilvēkam sazināties ar sevi un nonākt līdz tam patiesam, kas tad man patīk, nevis kaut kur Instagramā redzēts vai kaut kur noskatīts, bet kas ir tieši priekš manis? Jā, šī palīdzība tiešām
var tikt sniegts caur to, ka cilvēks vairāk nofokusējās uz savām emocijām, uz to iespēju katru emociju atbilstoši sekt vai viņai atbildēt, jo, piemēram, ja cilvēks jūtās dusmīgs, ļoti palīdz sports. Sports palīdz, tas tā dabisks tās dusmu izlādes veids, jo vajag to enerģiju kaut kur likt. Bet ja cilvēks ir saskumis, ja varbūt viņam pat ir bail, sporta zālē nebūs labi. Viņš izdarīs kaut ko automātiski, bet viņš turpinās ciest, jo skumjām un bailēm ir pavisam cits segums. Šī ir vairāk meditācija, pastaiga, kopā būšana, labdarība, kaut kas, kas saistās ar mīlestību, kaut kas, kas saistās ar atbalstu, un tad šīs sāpes, šīs emocijas mazinās. Līdz ar to tad cilvēkam ir iespēja sevi ieskatīties un saprast, ko viņš līdz šim ir darījis un kas strādājis, kas nav strādājis. Jo kaut kādā ziņā spēja dabiski atrast sev veidu katram no mums ir. Bet kādreiz cilvēks nomaldās, varbūt ņem kādu citu piemēru, jo tam otram tā palīdzēja. Es arī to darīšu, man arī tā tam būtu jāpalīdz, bet ar mani kaut kas ir pavisam cits, jā. Es nezinu to visu sākumu otram cilvēkam, un man ir cits sākums. Līdz ar to ir kaut kādas citas vajadzības un vēlēšanās, un tāpēc šajā procesā sanāk vairāk nofokusēties uz to, kas man der, ko man vajag vairāk, ko man vajag mazāk, un tā es varu apzinātāk jau rīkoties un justies daudz labāk un ilgtermiņā, arī bez terapeita palīdzības. Kādi būtu jūsu kā terapeiti, varbūt tādi ieteikumi, kādus jautājumus cilvēkam sev uzdot, lai viņš tā kā pietuvotos sev tieši šīm lietām, ar ko viņam aizstāt atkarības, vai kas ir tas, kas viņam patiesi patīk? Uzdot šo jautājumu, kā es jūtos, nevis tikai labi un slikti, bet kādos emociju vārdos, kādas emocijas es zinu. Tātad jau pieminēja tās pamatemocijas, bailes, skumjas, dusmas, prieks, riebums. Kā es jūtos? Ir arī internetā ir atrodams vesels tāds jūtu aplis, jā, kuru var pašpikot, un tas ir burvīgs, jo viņš man pastāst, ka izrādās, ja es dusmojos, es varu sarkastiski ar kādu pajokot. Es pajokoju sarkastiski, viņš apvainojās, tas otrs cilvēks. Bet kas tad bija ar mani, kāpēc man gribējās tā jokot? Es paskatos, es izrādās biju dusmīga. Par ko es biju dusmīga? Kas man izraisīja dusmas? Un es tā šķetinot šīs domas varu nonākt pie atbildes, kā es jūtos, un tam varētu būt šāda saistība. Jo mēs vienmēr skatāmies uz to, kā jūtos es, kā es vērtēju attiecības ar citiem cilvēkiem, un ja es pazaudēju robežu starp otru cilvēku un sevi, tad notiek netik labas lietas, jo kādreiz es tad nesaprotu, vai dusmīgi esmu es, vai tomēr otrs cilvēks. Un kā es raugos uz to savu nākotni, ar to visu, kas ar mani notiek šeit. Jo ja es nejūtos labi un man nav instrumentu, kā atrisināt, es savu nākotni varu redzēt ļoti drūmos toņos, izmisīgi drūmos toņos. Bet ja es atrodu risinājumu šeit, tā cerība jau ir pavisam citāda apjoma, jā, jo man veidojās prasmes, iemaņas, kuras es varu izmantot tūlīt un uzreiz, un man nevajag nekādas tabletes, zāles vai šķidrumus vai pat cilvēku, ja es varu ar sevi tik galā. Bet tomēr tas nav tik straušs process, kāpēc sākumā kādreiz šis atbalsts tomēr ir vajadzīgs un prasmes jāiemācās. Jā, tāpēc, manuprāt, jūs darat ārkārtīgi vērtīgu darbu šajā ziņā, kad liekat cilvēkiem tiešām kļūt apzinātākiem, ieklausīties sevi, jo tā jau arī ir, kad jebkuras atbildes jau ir mūsos pašos. Mums neviens cits nevar pateikt, mums var tikai jāizvest, uzdot pareizo jautājumu, bet tās atbildes jau ir mūsos pašos. Tā kā liels paldies par sarunu. Un es vēlētos arī uzdāvināt jums dāvaniņu no Nateo, no dabiskā D vitamīna, kas ir pieejams arī dažādās formās, gan kapsulās, gan pilienos, gan arī gumijas lācīšos, ja galīgi nepatīk zāļu formas. Tā kā tieši rudenim stiprināt imunitāti. Ļoti vērtīgi, ļoti vērtīgi.
sev arī mēdz teikt, ka lai kādi būtu varbūt šie uzvedības veidi, tomēr šī fiziskā veselība ir jāvērtē, un arī D vitamīna līmenis ir ļoti būtisks psihiskai veselībai. Ja jums vai kādam jūsu tuviniekam ir problēmas ar atkarību, nebaidieties par to runāt, jo vērsties pie speciālista uz atklātu sarunu un zārstēšanu ievirzīs jūsu dzīvi uz labo pusi. Paldies, dārgie skatītāji, un tiekamies jau nākošajā intervijā! Dzirde ir ļoti būtiska maņa, un, diemžēl, cilvēki to sāk novērtēt tikai tad, kad tā sāk zust. Tāpēc jaunajā rubrikā mēs noskaidrosim visu par un ap dzirdes veselību. Sadarbībā ar Labākas dzirdes centru uzzināsim, kādi risinājumi ir pieejami un kā ar speciālistu palīdzību iespējams atgūt to, kas šķita zaudēts. Labākas dzirdes centra specializācija ir dzirdes aizsardzība un uzlabošana. Mūsu komandas misija ir saglabāt cilvēkiem saikni ar skaņas pasauli. Mūsu komandā strādā īsti profesionāļi, kuri rūpējās par pacientiem un palīdz viņiem uzlabot savu dzirdi. Mēs apvienojam mūsu kolektīvā lorārstus, audiologopēdus, dzirdes speciālistus un citus rehabilitācijas speciālistus, lai nodrošinātu mūsu pacientiem pilnīgu aprūpi. Laba dzirde, protams, mums visiem ir ļoti svarīga. Mums ir svarīgi dzirdēt, kas mums notiek apkārt. Mums ir svarīgi komunicēt ar mūsu tuviem vai radiem cilvēkiem. Mums ir svarīgi justies droši, jo tikai tad mēs jūtamies droši, kad dzirdam, kas mums notiek apkārt. Protams, ka tā ir laba dzirde. Ja cilvēks sāk just, ka jāgriež televizoru skaļāk, ja biežāk pārprasa savus komunikācijas biedrus, vai nu dzird, bet neizprot, ko saka viņam sarunas biedrs, tad ir, protams, jāgriežās pie dzirdes speciālista. Ja dzirdes zudums notiek pēkšņi vai ir sāpes ausī, tad sākumā būtu jāgriežās pie lorārsta un pēc tam pēc lorārsta ieteikumiem rīkoties tālāk. Labākas dzirdes centrs ir rādīts ar mīlestību un rūpēm, lai mūsu pacienti vienmēr šeit justos komfortabli un kā mājās. Labākas dzirdes centra filozofija ir palīdzēt cilvēkiem saglabāt un uzlabot savu dzirdi. Mums ir ļoti svarīgi, lai cilvēki dzirdētu savu ģimeni, mūziku, kā šalts lapas un visas apkārtējās skaņas. Tas ir ļoti svarīgi arī drošībai, fiziskai un mentālai veselībai. Ja jūs jūtat, ka jums ir dzirdes izmaiņas vai ir dzirdes izmaiņas jūsu tuvu vai rada cilvēkiem, droši vēršaties pie mums, pierakstieties uz vizīti mūsu Labākas dzirdes centrā, un mūsu vislabākie dzirdes speciālisti palīdzēs jums dzirdēt labāk. Dzirdes traucējuma pirmās pazīmes parasti ir nemanāmas un attīstās pakāpeniski. Ir grūtāk izšķirt runu, īpaši trokšņainās vidēs, ja kāds ļoti klusām runā vai čukst, un cilvēkiem ir jāpārjautā. Daži atzīst, ka ir grūtāk dzirdēt sieviešu balsis, bērnu balsis, un arī tinīts, jeb troksnis ausīs varētu būt agrīnas pazīmes. Kopš pirmo pazīmju parādīšanās līdz reālajai vizītei pie dzirdes speciālista vidēji var paiet apmēram 5 līdz 7 gadi. Tas ir diezgan ilgs periods, un šajā periodā smadzenes var aizmirst, kā skan skaņas. Līdz ar to mēs mudinam ātrāk doties pie speciālista, līdz ko ir kāds pirmās pazīmes. Nevajadzētu ignorēt tādu nogurumu pēc sabiedriskajām aktivitātēm. Nevajadzētu arī ignorēt to, kad cilvēks var justies vīlies pēc sarunās grupās, kad viņš jūtās izslēgts no šīm sarunām. Un daudzi uzskata, ka citi ir sākuši runāt neskaidri, bet īstenībā tas tā nav, un tās varētu būt šīs agrīnās pazīmes. Galvenie dzirdes traucējuma veidi var būt konduktīvi, jeb skaņas novadošās daļas izmaiņas, kad skaņa neefektīvi novadās caur visām ausu struktūrām. Kad bojājums jeb izmaiņas var būt ārējā ausī, dzirdes kanālā, bungādiņā vai dzirdes kauliņos, tas jau būtu vidusausī, vai arī mēdz būt sensori neirālas dzirdes izmaiņas, kad bojājums ir dzirdes nervu šūnās, šajā dzirdes gliemzī vai arī dzirdes nervā. Abi mehānismi var arī kombinēties, tad mēs to saucam par jauktiem traucējumiem.
Konduktīvo, jeb novedošās sistēmas traucējums parasti izraisa kādas ausu infekcijas, gan ārējās, gan vidusausu infekcijas. Mēdz būt arī kādas strukturālas izmaiņas, pieņemsim bumbplēvītes perforācija. Arī pieņemsim ausu sēras, jeb sērakords, var izraisīt šādas izmaiņas. Savukārt sensorinērālās dzirdes izmaiņas parasti attīstās novecošanās periodā vai arī skaļo trokšņu ietekmes rezultātā, vai arī citu faktoru ietekmē, kad tiek bojātas iekšējās dzirdes nervu šūnas. Šodien, kā jau ierasts, esam ģimenes restorānā Hercogs Mārupe, un pie manis ir ieradusies ārkārtīgi iedvesmojoša persona, pašizaugsmes trenere Nika Todovčiča, lai parunātu par dzīvi un iedvesmu kopumā. Sveika, Nika! Sveika! Nevienam nav noslēpums, ka tu esi iedvesmojusi ļoti daudzas sievietes visā Latvijā, ne tikai uzlabot savu fizisko formu sākotnēji, bet šobrīd tu arī iedvesmo sievietes kļūt labākas un kļūt apzinātākas. Bet pastāsti, kādi ir varbūt tavi pašas ikdienas ieradumi, tādi rīta rituāli, kā tu sevi uzturi formā un kur tu gūsti vispār enerģiju? Es domāju, ka tāds svarīgākais rīta rituāls, kurš kopš man ir Tija, tas ir jaunākā no visiem bērniem. Šis rituāls nedaudz ir atkāpies, bet tāpatās pēc katras iespējas es to daru. Es ceļos stundu pirms ceļas visi pārējie. Tas ir pirmais, kas man ir nepieciešams, lai man būtu sajūta, ka diena ir sākusies par mani, priekš manis. Un tajā laikā kādreiz es to izmantoju meditācijām, varu lasīt, vai, piemēram, man ļoti patīk vienkārši pabūt klusumā un salikt dienas plānu, kas tieši šodien ir jāizdara, sakārtot domas, jo daudz cilvēku dzīvo neapzināti, nesaprotot, kas būs jādara šodien, ko viņi gribētu izdarīt. Tas kļūst par automātiskām darbībām un līdz tādam līmenim, ka viņi atopās vakarā atkal tajā pašā vietā, savā dīvānā vai gultā un saprot, ka diena palidoja. Bet viņi palido tikai tādēļ, ka tu pat no rīta nepieķēries pie tādas lietas, kā apzināt, par ko būs šī diena. Un dažreiz tas ir ļoti vērtīgi vienkārši sarakstīt, priekš sevis saprast, kas tad īsti šodien tavā dienā notiks, ko tu gribētu vai ko tu negribētu. Un man personīgi ļoti patīk arī rakstīt, ne tikai telefonā, bet reāli ar roku, nu tad to es arī izdaru uz sarakstu. Un nākamais rituāls, kurš notiek 3 reizes nedēļā, no rīta es dodos uz treniņu. Man patīk doties 7, trenēties, izdarīt to no rīta. Un tās ir tās svarīgās lietas, bez kurām laikam es nevaru izdomāt vispār, kā varētu sākties mans rīts savādāk. Jā, nu šis ir ļoti iedvesmojoši. Manuprāt, katram cilvēkam vajadzētu sākt rītu tādā apzinātā stāvoklī un tiešām nolaisties šeit un tagad un padomāt, jo tas mums arī palīdz visticamāk izvairīties no tās ikdienas steigas un trauksmes. Bet kā ir ar uzturu? Tā kā tu kādreiz ļoti aktīvi darbojies kā fitnesa treneris un vienmēr visiem interesē, ko tad pats fitnesa treneris ēd? Kā ir ar tavu uzturu? Un varbūt tev ir kāda ikdienas tāda arī rituāla šajā sakarā? Jā. Visus gadus, kopš es esmu trenere, nu jau tie ir apmēram 8 gadus es ieturu fastingu. Ne tikai es, mans vīrs, kas paredz to, ka mēs ēdam konkrētu laiku posmu dienā un pārējo laiku mēs neēdam. Un manā gadījumā tas sākas 1, es no 1 sāku ēst līdz vakaram 8. Un tas ir tas, ko es daru visus šos gadus, kas man palīdz būt enerģiskai, kas man palīdz uzturēt sevi formā. Tā nav badošanās, tas nav kaloriju deficīts, es nesakoju līdzi kalorijām un esmu pret to, bet es esmu par to, ka mūsu ēšanas ritmam un mūsu ēšanas paradumiem ir jāveicina enerģija, ir jāveicina viegla sajūta, un tendence uz to, lai tu varētu dzīvot ilgtspējīgāka savā ķermenī, lai tavu sieviešu un vīriešu hormoni saglabātos ilgāk, lai mēs ilgāk būtu jauni, lai menopauza vēlāk atnāktu un visas šīs lietas īstenībā, ko mēs varam tā kā nedaudz attālināt, ja mēs turpinam pārdomātāk ēst un būt fiziski aktīvi. Tas ir tāds jaunības eliksīrs. Sveiciens dāmas hercogām! Sveiki! Jā, šodien jums piestāvētu 8-kāju seviče.
ļoti garšīgs un viens no populārākajiem ēdieniem mūsu restorānā. Un viens no garšīgākajiem. Ja populārs parasti jau ir arī garšīgs, tas iet. Jā. Man izstās ļoti labi. Tāds krāsu mikslis. Vēl kā rudens. Jā, rudens. Jā. Pastāsti, kā tu no fitnesa treneris nolēmi kļūt par pašizaugsmes treneri, jo visiem noteikti ir zināms, ka tev bija ārkārtīgi tādi veiksmīgi projekti un tiešām ļoti daudzas sievietes ar to nodarbojās, tev sekoja tieši šim fitnesa mērķiem. Kā tu nokļuvi līdz pašizaugsmei? Manā pusē tas izskatās ļoti loģiski, bet tajā brīdī, kad es par to paziņoju, visiem tas likās tik pēkšņi un nesaprotami, kad tādā brīdī atsakoja tūkstošiem cilvēku no manis, jo tu tagad vairs nebūsi fitnesa treneri. Es tā arī slēpjas vesels stāsts par to, kā ir vispār saņemties kaut ko mainīt un iet savus sirdsbalss, jo es aizgāju no treneris profesijas, es teiktu, tajā pīķa brīdī, kad man viss ļoti viegli, mans vārds jau ir zināms, rezultāti 95% tiek gadījumos sasniegti, un tas runā pats par sevi. Projekts, es esmu pazīstama, un mans darbs, viņš ir kvalitatīvs, un viss tas ir. Un tādā brīdī tu vienkārši paņem pasaka, ka viss sākšu no nulles. Kā tas izstāsta no manas puses? Es tev uzdošu vienu jautājumu, un tava atbilde varbūt tev uzreiz arī saliks pa plauktiņiem. Iedomājies, ka tu notievē, un tev ļoti patīk tavs rezultāts. Un tagad tu man saki, tad tur fantastiski, es dievinu savu rezultātu, mēs tiekamies pēc pusgada, un tu atkal esi savā iepriekšējā formā. Tagad mēs atkal notievējam kopā, un atkal tev patīk tavs rezultāts, un paiet atkal laiks, un tu esi atkal iepriekšējā formā. Kā tu domā, problēma ir tievēšanā? Noteikti nē, jo tas viens otru neizslēdz. Noteikti tam ir ārkārtīgi liela loma ir tam cilvēka mentālajam droši vien stāvoklim vispār par dzīvi. Par dzīvi man arī tāpēc liekas tas ļoti loģiski un ļoti interesanti, ka tam ir tāda vispārēja, tāda kompleksa pieeja. Jo, ja es redzēju un zināju, kā, un vēl joprojām es zinu, kā var sasniegt rezultātu no punkta A līdz punktam B, ir jāizdara tādas un tādas darbības, un mēs sasniegsim. Bet tas, ka mēs sasniedzam fiziskajā ķermenī rezultātu, nemaina faktu, ka, ja tu neesi savu mentāli sakārtojusi, tu atgriezīsies nulles punktā. Kaut tu arī zini, ka tev ļoti patīk tavs rezultāts. Tu sevi dievini tajā brīdī, bet tas ir uzbūvēts uz ārējā ķermeņa. Tajā brīdī tu skaties, tev patīk tikai ārpuse. Rezultāts ir sasniegts, spogulī tu sev patīc, bet tu nevari mainīt to patiesību iekšā par sevi, ko tu patiesībā domā. Un ļoti liela daļa, kur atkrīt atpakaļ, atkrīt tieši tā iemesla dēļ. Un es vienmēr nesapratu, kāpēc tā ir, kāpēc manos projektos bieži vien atnāk atpakaļ meitenes, kuras tik labus rezultātus sasniedz, un es sāku meklēt vēl vairāk. Tur izveidojās statistika, ka ļoti daudzām ir problēmas, tad nav īstais darbs, tad nav īstais vīrs, tad ir vēl kaut kas, visu laiku ir kaut kas slikti apkārt. Kas šim visam ir kopīgs? Pats cilvēks. Kas ir kopīgs visām tavām dzīves sfērām? Es pat. Tu pati. Vienīgais, ko mēs varam mainīt, mēs nevaram mainīt visus apstākļus, bet mēs varam mainīt, kā tu skaties uz tām lietām. Un tas bija tas moments, kur es sapratu, ka bez tā jau tu vari sasniegt 100 reizes. Bez tā viena iztrūkstošā momenta, ka tu nemaini domāšanu, tu nemaini attieksmi pret to procesu vai pat pret ķermeni. Tu vienkārši sasniedz īsu rezultātu īsā termiņā, pateici sev, ok, super, paldies. Tie kampaņu veidi rezultāti, tur braukšu ceļojumu, gribu notievēt, braukšu kādas būs, gribu notievēt. Vasara, gribu notievēt. Bet tu taču nekad neuzliec mērķi, gribu uz dzīvi notievēt. Ja tu uzliktu mērķi, gribu uz dzīvi notievēt, kas vēl būtu nepieciešams? Mainīt savu domāšanu, mainīt savus paradumus un uz dzīvi pieņemt visticamāk ceļu, kādā tad es turpmāk dzīvošu. Tas kampaņveidīgais jau šim nedara. Tas nav viens un tas pats. Notievēt priekš kāzām, tas ir 3 mēnešu tāds
īsts projekts. Jā, nu tā kā viņš tā kā sprints. Mēs sasniedzam rezultātu, bet tu taču neprasīji, ka tu gribi uz dzīvi. Ja tu gribi uz dzīvi, tad tas prasa pavisam citu pieeju. Miega kvalitāte, ja? Vispār sakārtot savu mentālo sajūtu, kā es jūtos ikdienā, vai es esmu laimīga. Tāpēc, ka tad, ja tu esi nelaimīga, dusmīga, vai tev ir ļoti daudz stresa, attiecīgi tevī paceļās šis stresa hormons, un kamēr viņš ir pacelts, nekas nenotiek tavā ķermenī, tāpēc, ka vienlaicīgi strādājot stresa hormonam, dedzināšanas procesi nenotiek. Ja, tu nevar gribot to izdarīt, un cilvēks, kurš šajā stresā dzīvo patstāvīgi un ir pieņēmis to par normu, viņš pat uzskata, ka viņš nedzīvo stresā. Viņš ir pieņēmis to par normu. Viņš saka, nē, kādreiz ir bijis trakāk, tā kā ir tagad vēl ir ok. Jā, kādreiz bija uz 150% traki, tagad ir uz 18%, un viņš saka, ir ok, bet ja mēs salīdzinām ar to brīdi, kad tu esi bijusi patiesi laimīga, vai tas ir tas, kā tu tagad dzīvo? Raidījuma turpinājumā skatieties. Sieviete, kuru attiecībās pazemo, viņa jau iegāja attiecībās ar zemu pašvērtību, jo viņai tas bija ok. Un pārnesot to uz jautājumu, kas tad ir šis ideālais vīrietis, tad tas ir tāds vīrietis, kurš spēj nolikt savu ego malā. Veselīgi dzīvot aicina Nateo dabisks D-vitamīns imunitātei, Akvile dabīgas ārmaiņas minerālūdens visai ģimenei, labākas dzirdes centrs, mūsdienīgs dzirdes centrs Rīgā, Airify Recovery, vieglas kājas tikai 30 minūšu laikā. Par ko visiem tāds smaids vai laimes uzplaukums? Vai varbūt Nateo D vitamīns? Parūpējies par imunitāti ar pārbaudītu un efektīvu veidu. Kādu no Nateo D vitamīniem? Meklē aptiekās vai Nateo LV. Šodien mēs viesojamies pie Airify Recovery Technology, kas ir veselības atjaunošanas ierīces. Un kā redzams, viena no ierīcēm šobrīd ir arī uz manis. Bet par to, kas tas ir, vairāk pastāstīs pats radītājs Artūrs. Šobrīd tu sēdi vienā no mūsu populārākajām ierīcēm, kas ir pneimatiskā gaisa kompresijas bikses, arī pazīstams tautā kā limfodrenāža. Ko viņa palīdz tev? Viņš šobrīd lēnām piepūšās, un kā, ja tev zopasta būtu beigusies, kā tu izspied no pašas lejas līdz augšai, tā arī visi tava ķermeņa šķīdruma lēnāk tiek spiest uz augšu. Līdz ar to tādas lietas kā tūska vai kaut kādas šķīdruma aizturas, viss tiek novirzīts atpakaļ uz ķermeni. Tā ir laba masāža, tā ir asins cirkulācijas uzlabošana un kopējās pašsajūtas uzlabošana. Pēc procedūras kājas liekas vieglas, foršas, gribās atkal iet dzīvot, strādāt un izbaudīt dzīvi. Plāno mājas ballīti, greznas viesības vai korporatīvo pasākumu, restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti un deserti. Viss vienu vietu. Pasūti mājaslapā un saņem jau pēc 24 stundām. hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit! Bet vai šī pati sevis disciplinēšana darbojās arī attiecībās? Jo bieži vien sievietes tieši attiecībās saskarās ar to savu zemo pašvērtējumu. Vai šeit arī ir kaut kādi ieteikumi, kādā veidā sievietei atgriezt tādu savu pašapziņu un varbūt atgriezties pie sevis, tik ļoti nepazaudēt sevi? Zini, kā ir ar attiecībām? Attiecības tieši tāpat kā bērni, tieši tāpat kā nauda, izgaismo to, kas tevī jau ir iekšā. Viņas neveido tevi par mazāk vērtīgu. Tevī jau ir tik zema pašvērtība, ka attiecības to vienkārši parāda. Jo nekad sieviete ar augstu pašvērtējumu neieies attiecībās, kurā viņu pazemo. Reizi? Protams. Jā, tātad
sieviete, kuru attiecībās pazemo, viņa jau iegāja attiecībās ar zemu pašvērtību, jo viņai tas bija ok. Tad attiecības nav iemesls. Attiecības vienmēr ir spogulis, kas parāda to, kas tevī jau ir iekšā, tikai tas tiek izgaismots aizvien spilgtāk un spilgtāk un spilgtāk. Un tu to ieraugi, un tev tas, vai nu tu ar to kaut ko darīsi, vai nu tu, burtiski iznīcini sevi. Attiecības vienmēr spēlē jūsu labā. Jums partners atnāk tādēļ, lai izgaismotu jūsu trūkumus. Attiecības būvējās priekš tā, ka mēs viens otram esam vislielākie skolotāji. Un uz attiecībām nav jāskatās kā tu. Ja? Tā kā boksa ringā viens otru močīt visu laiku nost ar pistolītēm tu. Bet pastīties attiecībās, kā es radu šīs situācijas, ar ko es radu situāciju, ka pret mani izturās tā, vai kāda ir mana reakcija pirms tam, ka es saņemu pretī šo. Ja? Un sākt skatīties, ka es personība, es esmu pieaugusi personība attiecībās, ar ko es radu šo, kas man ir, kā šis atbilst man. Ja, jo savādāk izklausās, kad mēs tur satiekam to otru cilvēku, viņš pie visa vainīgs, viņš tur izdara šito tā, un es tur tāda, nekādu netīšām te trāpījos vispār. Bet tā jau nenotiek. Tieši tā, jo nevelti ir teiciens, ja tu gribi tādu ātru kursu savā pašizaugsmē iziet, tad paskaties savām attiecībām, vai arī ej attiecībās ar atvērtām acīm un paskaties, ko tev spoguļattēls rāda, jo tas patiešām ir ārkārtīgi vērtīgi. Jā, tā kā mēs beigsim domāt par to, ka mums attiecībās ir jāmaina otrs, bet paskatīsimies uz to, ko mums attiecības māca un parāda par mums, tad mēs īstenībā varam jebkuras attiecības salabot. Izkūst ārā. Paldies! Jā, tas mums saldākai dzīvē, ja? Desertiņš. Tā ir unikāla batātas siera kūka ar upeņu sorbetu. Vienīgā pasaulē, nekur citur mēs tādu neredzējam, jo tā ir autora recepte no viena pavāra vārdā Normons. Paldies par šo pasaulīgo iespēju. Gadu viņš strādā īstenībā, es nopiecāk viņš, kamēr tur mēģināja visu visādi, un es domāju, ka ir lieliski tiem arī, kas neēd desertus. Tu ļoti daudz arī ikdienā strādā ar attiecībām, bet pastāsti, kas tev pašai ir mīlestība un kas ir nepieciešams tādām ilgtermiņa attiecībām, par ko īstenībā droši vien sapņo ļoti daudzi? Es uzskatu, un tā ir mana personīgā gan pieredze, gan tas, kā es redzu pasauli, kā tev ir atbildība pret savu ģimeni vienmēr būt resursā. Tas maina vispār visu, kā mēs skatāmies uz attiecībām. Mana atbildība ir būt labai sievai un būt laimīgai pašai iekšā sevī, lai es būtu laimīga sieva. Lai es būtu laimīga mamma, mana atbildība ir būt laimīgai iekšā sevī. Tātad, lai es priekš viņiem būtu, man vispirms ir jāparūpējās par sevi. Un tā ir arī laimīgu attiecību atslēga. Patikt pašai sev šajās attiecībās. Nevis dod tu man kaut ko, vai es no tevīm gaidu, bet es sev dodu pati visu, es neko negaidu no otra, un tāda laimīga piepildīta es dodos attiecībās, kuras vienkārši esmu priekš tā otra cilvēka. Es baudu viņu, baudu mūsu miedarbību, bet es nekad neprasu un negaidu. Jo pārsvarā ir pretēji. Mēs pieprasam, gaidam un jūtamies iekšā nepiepildīti, jo mēs uzliekam atbildību otram. It kā tev būtu mani jāpiepilda. Bet nē, es skatos uz to, ka man ir jābūt piepildītai, un tad es dodos godīgi attiecībās. Tad es esmu gatava dot, tad es esmu gatava smaidīt, tad es esmu gatava mīlēt, nevis prasīt, lai mani mīl, prasīt, lai mani iepriecina, bet tad tas notiek vienkārši tāpēc, ka kāds to grib. Bet pastāsti, tu ļoti daudz strādā ar sievietēm, un droši vien sieviešu sakarā ir daudz viskaut kas dzirdēts, kā sieviete ar sevi strādāt, bet kas tavuprāt ir ideāls vīrietis? Vai visiem strādā viena formula? Kas būtu varbūt tādas ļoti augsta vērtējums vīriešu kvalitātes, uz kurām būtu jāskatās? Spēja saprast,
ka sieviete ir sieviete un vīrietis ir vīrietis. Tātad es neprasu, lai mans vīrs domā kā sieviete, un es sagaidu, ka viņš nedomās, ka es domāju kā vīrietis. Tas nozīmē, ka ja mūsu viedokļi nesakrīt, tas ir pilnīgi ok, mēs to pieņemam. Un mēs drīkstam nedomāt vienādi, bet mēs drīkstam kopā radīt trešo risinājumu. Paņemt viedokli no viņa, paņemam viedokli no manis, un tieši tāpat kā mums var piedzimt bērns, tieši tāpat mums var piedzimt jauns viedoklis, kas ir balstīts gan uz vienu, gan uz otru. Pāriem liekas, ka ir jāpārmetās mani, lai man būtu taisnība, man vajag, lai tu pieņem manu viedokli, un tad es būšu foršāk attiecībās. Vai arī viņam pa visu varu jāapstiprina savus ego, ka es esmu te galva un es te pateikšu, kā būs, tu esi nekas, ja? Tad, lai nebūtu šī te pazemināšana vai mēģināt uzspiest savu viedokli. Es uzskatu, ka mēs esam divi dažādi dzimumi, mēs redzam pasauli savādāk, un līdz ar to mums ir iespēja, kāpēc mums ir divas ausis un viena mute, ka uzklausīt otru cilvēku un padomāt, kāpēc otrs tā runā, kāpēc viņš tā jūtas, ko viņš ar to man pasaka. Tanī brīdī droši justies un spēt pateikt, bet kā es to redzu, un nevienam nemēģināt otru pārvilkt uz savu pusi, bet radīt vēl vienu trešo variantu, kas būs, piemēram, mūsu kaut kāds lēmums kopējais, un viņš nav neviens, ne otrs, viņš ir varbūt 10. variants. Tātad, ja es skatos uz šo modeli un pārnesot to uz jautājumu, kas tad ir šis ideālais vīrietis, tad tas ir tāds vīrietis, kurš spēj nolikt savu ego malā, spēj pieņemt to, ka sieviete domā savādāk, ka abiem nav jāpienāk vienam vai otra pusē, bet abi var rast kaut ko jaunu. Un vīrietim saprast, ka sieviete nav kalps un nav mājās sieviešu vīriešu darbi. Ir mūsu ģimene, mūsu ģimenes pienākumi, un mēs viņus neiedalām pēc sievietes vai vīrieša darbiem. Mēs kopā rūpējamies par bērniem. Man ļoti liekas, ka ir izcila kvalitāte, ja vīrietis apzinās savu tēva lomu. Nevis es esmu precēta vientuļā māte, bet 50/50. Visā. Un noslēdzošais jautājums, tā kā raidījums ir māksla dzīvot, un mēs saviem viesiem vienmēr jautājam, kas tev, kā Nikai, ir māksla dzīvot? Darīt to, kas man patīk. Nekad sev neteikt. Nē, iet mēģināt, piepildīt savus sapņus, iet uz saviem mērķiem, ļaut sev kļūdīties miljonus reizes, nebaidīties, ko citi par to padomās. Vienkārši iet un kaifot, tāpēc, ka es tā gribu. Šo es daru, tāpēc, ka es tā gribu. Nevis tāpēc, lai kādam patiktu. Dzīvot bez maskas. Dzīvot bez maskas un būt patiesai. Es tev gribu teikt milzīgi paldies par šo sarunu, jo es domāju, ka tu iedvesmoji ne tikai mani, bet ļoti daudzām sievietēm un arī vīriešiem patiesībā būs no šīs sarunas, ko paņemt vērtīgi un ieviest savā dzīvē. Un es vēlētos tev arī uzdāvināt no mūsu atbalstītājiem vizio kapsulām, kas ir paredzētas acu labsajūtai, kas ir paredzēts arī tādām nogurušām acīm. Tagad sākas tumšais rudens laiks un vitamīni ir tieši laikā. Paldies, paldies! Un mums ir vēl viena maza pārsteiguma dāvaniņa no mūsu atbalstītājas Tenders. Tās tev būs īpaši ķermeņa produkti, lai tu parūpētos ne tikai par citiem, bet arī pati par sevi. Paldies! Mācos! Paldies, dārgie skatītāji, ka bijāt kopā ar mani un Niku. Un atcerieties, ka pilnu interviju variet skatīties mūsu YouTube kanālā Māksla dzīvot, kā arī turpiniet mums sekot līdzi mūsu sociālajās platformās, kā arī Spotify un YouTube. Tiekamies pēc nedēļas. Atā! Veselīgi dzīvot aicina Nateo dabisks D-vitamīns imunitātei, Akvile dabīgas ārmaiņas minerālūdens visai ģimenei, labākas dzirdes centrs, mūsdienīgs dzirdes centrs Rīgā, Airify Recovery, vieglas kājas tikai 30 minūšu laikā.